Nu, te laikam ir visi dārzeņi, kuri karojās. Ķirša, zemenes, avenes. Visi te ir. Vienā vietā man teica, broma savu fotoaparātu, bet, es tā kautrīgi te nofilmēju. Zemenes 4 eiro, čerešņi 6 eiro. Viss baigi smuki izskatās. Baigi smuki izskatās. Ja tu tirgu pieejas un prasīsi pomidori, viņi nesapratīs. Ja tu prasīsi tomati, viņi arī nesapratīs. Ja tu teiksi, koļika košta paradaiz, tas ir cik maksā tomāti, jo tomāts ir paradaiz, tad viņi uzreiz sapratīs. Smuki te visi, pasties, baigi feini. Pasties, kādi kartupeļi. Johaidī, kas te pa kartupeļu pankūkām sanāk. Pupas, burkāni, bietes, kāposti. Cenas nav, bet noteikti nav dārgāk kā Rīgā, tik daudz zinu. Vai lētāk? Tomātu veikalā vispār bija lēti. Cik te maksājas, to paprasīšu. Šitie brīnumi, viņi saucās čevapi. Ja ierakstīs, ko ēd Melnkalnē, tas ēdiens numur 1 varbūt nav, bet numur 3 noteikti šitie čevapi. Melnkalnē ēd gaļu. Kur vietnamiešu ēstuvē, vietnamiešu ēdiens. Baidos to nosaukumu izrunāt, bet laikam Latvijas sakot nodeļas ar jūras veltēm, bet vēl kaut kas tur bija rakstīts ēdienkartē. Jā, nodeļas ar jūras veltēm. Būs labi.